izrunāsim vēl nedaudz pieskārsimies tēmai tādai saucamie viļņi, vai kā mēs teiktu, kočkas, bedres. Tas būtu mākslīgi uztaisīts, par tādām mēs runāsim. Tas ir šis saucamās dubultās pumpas, kas būtu pareizi jādara, kas nebūtu jādara. Tātad ieteikums būtu braucot klāt šīm bedrēm, bet viņas tagad mēdz būt dažādas arī. Viena ir augstāka, viena ir zemāka. Tātad ātri apmēram izstāstīšu tādas zemākās pumpas, kas būtu. Braucam klāt pie viņām un provējam atstiepties atpakaļ un pacelt motociklu pāri, turēt tādā līmenī, lai jūs varētu trāpīt priekšējo riteni uz katru šīs bedres galiņu, saucamās augšiņas. Tas būtu mans ieteikums, ja jūs braucat jau ātri, tad var braukt pa galiem, saucamiem pa galiem, bet tad jau ir jābūt ātri un tev jābūt pārliecinātam, kurā pozīcijā tu stāvi, tātad nedaudz atpakaļ un šancējam gāze tiek atgriezta vaļā un tu nedrīkst to gāzi mest virsū, ja tu gribi braukt pa galiem, bedrīšu galiem. Tātad, ja tu gribi trāpīt uz šīm pumpu galiņiem, tātad tev bišķiņi varbūt būs jāatmet gāzīt, bišķi jāuzdod, bišķi atmetās, bišķiņi uzdod, bet tad nākošais variants ir lielie viļņi. Šos viļņus var lekt pa 2, pa 3, pa 4, kā kurā vietā. Tad mans ieteikums ir pirms viļņiem uzdodam gāzi, gaisā gāzi nost, kā tu krīti jau pie nosēdiena iekšā. Tad arī trāpīt obligāti vajag uz priekšējā riteņa, lai tu lido ārā jau kā tu nāc pie šī saucamā nosēdienā. Tātad dodam gāzi, lai jums ir pātrinājums, lai jūs varat lekt nākošos viļņus. Bet tas ir arī šie lecamie viļņi ir arī diezgan bīstams pasākums. Arī ieteiktu to braukt ar treneri, ar cilvēku, kas to māk, kas to var jums parādīt, un tad jums būs daudz vieglāk saprast un izprast, jo es teicu, izstāstīt šeit ir viegli. Droši vien, kad skatīsieties, jūs domāsiet, kādā veidā, tāpatās ir diezgan grūti saprast, bet apmēram es paskaidroju, kā tas būtu jādara, lai nebūtu brīnumi, kad jūs krītat